Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas turnīrā svarīgu uzvaru izcīnīja sporta klubs Rūjiena, kurš savās mājās tikās ar bērnu jaunatnes basketbola skolu Rīga Pārdaugava. Spēli pārliecinoši iesāka viesi, kuri devās vienā ātrajā uzbrukumā pēc otra, kas, kā izskatījās, stipri šokēja rūjieniešus. Kā rezultātā šis negaidītais pārsvars spēles pirmajā pusē lika mājiniekiem atrasties iedzinējos. Otrā ceturtdaļa iesākās uz tādas pašas nots, un viesu dominance turpinājās. Taču pēc Rūjienas komandas trenera Rolanda Ruļa pieprasītā minūtes pārtraukuma ceturtdaļas izskaņā rūjienieši spēja saņemties un pirmo puslaiku noslēgt ar minimālu, tomēr pārsvaru 46-45. Pēc pārtraukuma spēle nedaudz izlīdzinājās, un trešajā ceturtdaļā vadībā izvirzījās te viena, te otra komanda. Tomēr mājinieki tās izskaņā rādīja pārliecinošāku sniegumu un pēdējo ceturtdaļu iesāka jau ar 10 punktu pārsvaru. Ceturtā ceturtdaļa ar vairākiem veiksmīgiem un precīziem metieniem jau pagāja rūjieniešu zīmē. Spēles pēdējās minūtēs viesi punktu starpību spēja samazināt, tomēr ar to bija par maz un rezultātā rūjieniešiem uzvara ar 93-86. Izdevās uzbrukums, neizdevās aizsardzība, 93 punktus ielaidām, grūti vinnēt. Bet tā, priekš tāda gara ceļa varēja būt sliktāk. Neizdevās drusku nosekt metienus no distances, mēs grozu vinnējām. To, ko Rīgā zaudējām, tad naturāli grozu, tā šo mēs šoreiz vinnējām, bet pretinieks vajadzīgos brīžos iemet tādus. Mums nevajadzīgos, viņiem vajadzīgos iemet no distances, un mums tā spēle tā kā tāda kalniņa, tā augšā, tā lejā, nedabūjām tādu vienādu ritmu. Sākums bija drausmīgs. Aizsardzība ļoti vāja. Uzbrukumā ar metienu no sākuma nebija nekāda brīva. Galvenais aizsardzībā, cik tur bija 86 vai cik ielaist. Rīgā mēs viņus nesmāgi, bet pārliecinoši vinnējām. Šeit sanāca grūtāk, bet cīnījās šaļi. Arči, Elvis, viss kārtībā. Kas jums sākumā notika, pēc jūs tā palaidāt jums priekšā? Varbūt domājam, ka būs viegli tā, kā Rīgā. Ātri iemetīsim, pārsvaru dabūsim, vinnēsim, tā nesanāca. Spēles rezultatīvākie spēlētāji Rūjienai šoreiz bija Jānis Karsels ar 24, kā arī Elvijs Švēde un Ārtis Penka, katrs ar 17 gūtajiem punktiem. Nākamā spēle rūjieniešiem 8. februārī izbraukumā ar Siguldas komandu. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.